lielās velme, azarts, pozitīvas emocijas, uzvaras prieki, zaudējuma rūgtums un kupls skaits līdzjutēju. Tas viss nedēļas nogalē bija sastopams Jelgavā, Zemgales olimpiskā centra BMX trasē. Šeit norisinājās Latvijas pieaugušo un jauniešu čempionāts BMX riteņbraukšanā, kā arī SMS Kredit LV BMX čempionāta 5. posms. Kopumā 19 dažādās vecuma un meistarības grupās startēja 280 dalībnieki, ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Ar īpaši interesi tika gaidītas vecāko jauniešu grupu, kā arī junioru un elites sportistu sacensības, jo šeit tika sadalīts valsts čempionāta godalgas. Sportisti cīnījās par valsts čempionu krekliem, ar kuriem būs iespēja startēt visu nākamo gadu. Vīru elitē, nestartējot vairākajiem vadošajiem Latvijas sportistiem, tostarp divkārtējiem olimpiskam čempionam Mārim Strombergam, uzvarētājs tika noteikts 3 braucienu summā. Uzvarot visos 3 braucienos par valsts elites čempionu pirmo reizi karjerā kļuva Mājnieku kluba Mītavas kumeļa sportists Kristens Krīgers, trenera Ivo Lakuča audzēknis, kurš ir arī Eiropas kausa izcīņas kopvērtējuma līderis. 2. vietā atstāja Ozolēnu sportistu un savu treningu biedru Kristapu Vekšu, bet uz goda piedestāla 3. pakāpiena tika rīdznieks Ancis Uškaurs. Pēc finiša Krīgers pastāstīja par emocijām, startēt mājās, kā arī atskatījās uz paveikto trasē. Ko, Kristēn, apsveic sevi ar Latvijas čempionu titulu, tas tev elites grupā pirmais, pirms tam arī junior čempions esi bijis. Kādas sajūtas startēt savās mājās? Jā, paldies. Pirmais tituls LT ļoti patīkam. Varbūt konkurence nebija tā lielākā, bet uzvarēt vienmēr prieks un sevišķi mājās, lai arī kādi tie mači būtu. Parasti Jelgavas kauss vai kas tas būtu, mājās vienmēr ir patīkami startēt, vēl patīkamāk uzvarēt, ir jūtams papildus atbalsts un liels prieks. Vakardien esi Jelgavas pilsētas karoga Latvijas olimpiādas atklāšanā, cik varbūt viegli vai grūti bija sagatavoties šodienai? Es teiktu, ka nebija nemaz tik traki, tas bija, protams, gods, patīkami pārstāvēt vienmēr savu pilsētu un papildus labas emocijas un nebija tik ilgas kājām, tur varēja piesēst, tā kā tas netraucēja šodien sagatavoties. Runājot par šoreiz bija 3 braucienu summā, nebija pusfināla fināla, bija jākoncentrēs katru braucienu atsevišķi, kā varbūt tas ir, kā tev tas bija šodien? Tas vienmēr ir grūtāk, zin kā, tas fināla viens brauciens nokoncentrējies, es gatavs, bet tagad, zin kā, baigi jābūt, tā kā vienādā līmenī, bet tik galā ar to viss kārtībā un rezultāts patīkams. Runājot par pašiem braucieniem, kā ar tiem esi apmierināts ar savu tehnisko izpildījumu trasē? Es teiktu, ka nav baigi par ko sūdzēties. Viss kārtībā, tagad gatavojamies Eiropas čempionātam un viss notiek, viss kārtībā. Kāds būtu rezultāts, ar ko tu būtu apmierināts Eiropas čempionātā jau pēc nedēļas? Noteikti fināls. Zin kā tagad Eiropas kausi, visi tagad beidzamie vispār ļoti labi sanāca, tā kā, nekādas baigās tur savus sapņus vai mērķus negribās izklāstīt, vienkārši braukt savus braucienus, startēt savā līmenī un tad jau viss notiksies. Tu esi arī Eiropas kausa kopvērtējuma līderis un droši vien, ka mērķis ir nosargāt šo pozīcijas arī līdz beigām. Jā, protams, Rihards ir 2. vietā, trenējies kopā, tā kā tas to viss padara vēl tikai un vienīgi interesantāk, bet tad jau redzēs, kā būs, tā būs, cīnīsimies, darīs visu, ko varēs un tad jau redzēs. Ar vīriem vienā braucienā startēja arī juniori. Šeit savu favorītu status apliecināja Māra Stromberga aģentūras sportists Helvijs Babris. Vecpiebalgas braucējs, kurš aizvadīs sekmīgu sezonas pirmo pusi, par junioru čempionu kļuva 2. gadu pēc kārtas. 2. vietu ieguva Smiltenes pārstāvis Kārlis Brikmanis, bet 3. bija mājnieks Emīls Ģikšēvits. Helvij, apsveic tevi ar Latvijas junior čempionu titulu 2. gadu pēc kārtas. Šajā gadā gan jāstartē kopā bija ar elites vīriem. Varbūt kā tas mainīja sacensību gaitu? Paldies. Protams, ar elites vīriem bija grūtāk, bet viss gāja, notika tā, kā bija jānotiek, un viss izdevās veiksmīgi, un tomēr ieguva čempionu titulu. Par pašiem braucieniem runājot, vai bija arī iespēja kādā no tiem iekļūst abiem lielajiem elites braucējiem, kas sadalīja pirmās 2 vietas elites grupā? Protams, Kristens ar Kristapu ir ļoti spēcīgi braucēji. Darīja visu, ko varēja, bet tomēr nesanāca. Sezonas pirmā puse aizdīt tu daļai jau priekšā lielais notikums Eiropas čempionāts. Kā jūties pirms tā un vai būs gatavs parādīt savu labāko sniegumu? Tagad nedaudz jāatvēl kalpa nedēļa un tā jau
jāsāk koncentrēties un cerams, viss veiksmīgi izdosies. Kā kopumā varbūt apmierināts ar sezonas pirmo pusi? Ļoti labi cīnījies arī pasaules čempionātā. Tur tiešām neveiksmi liedz iekļūt finālā. Ne tavas vainas dēļ priekšā braucējs nokrit. Kā varbūt apmierināts ar sezonas sākumu? Protams, esmu priecīgs par sezonas sākumu. Drusciņi nepaveicās pasaules čempionātā, bet neko jāturpina strādāt un jāsasniedz citu mērķi. Nemazāk spraigas cīņas kā puišiem notika arī meiteņu konkurencē, kur junioru meitenes startēja vienkops ar šobrīd vienīgo elites sportisti Sandru Aleksējevu. Uzvarot visos trijos braucienos par valsts junioru čempionu, Smiltenes kluba Silvas Ziķera braucēja Vineta Petersona, kur tikai dienu iepriekš Smiltenes novadam atnesa zelta medaļu Latvijas olimpiādē. Jaunā sportisti interesantā cīņā spēja pārspēt mājnieci un savu vienaudzi Vanesu Buldīnsku, bet trešā palika Tālavas kluba braucēja Leelde Šuma. Apsveic sevi ar Latvijas čempions titulu junioriem un arī šodien bija absolūti ātrākā starp meitenēm. Kā kopumā esi apmierināta ar braucienu šodien trasē? Esmu ļoti priecīga. Apļi visi bija ļoti labi un ārā ir karš, tāpēc ir diezgan grūti, bet prieks ir, kad var izturēt visu sacensību. Šodien bija 3 izteiktākas konkurences, tāpat arī kā vakardien junior Vanes Buldīns, kur šī bija mājas trase. Cik varbūt viegli vai grūti bija cīnīties ar viņu mājas trasē? Trase atšķīrās no vakardienas sacensībām, ir vairāk tehniskāka, tā kā vietas, kur aizmukt īsti nav, tā kā diezgan sīva cīņa vienotrai bijām tuvas. Šajā gadā pasaules čempionātā arī ļoti labi cīnījies, 9. vieta tev pamats sacensībās, 8. vieta time trials sacensībās. Kā kopumā varbūt apmierināta ar šo sezonas sākumu? Godīgi sakot, neesmu pārāk priecīga par savu sezonas sākumu. Ir bijušas traumas, ne tās labākās sacensības, bet es ceru, ka būs labāk. Atgriežoties vēl pie šodienas, kā līdzjutēji atbalstu jūt šodien trasē? Vienmēr var just. Es to novērtēju. Ir prieks, kad ir nāk cilvēki skatīties. Kāds ir tavs nākamais mērķis šajā sezonā? Nākošais nedēļa būs Eiropas čempionāts, tā kā mēģināšu izdarīt visu, ko es varu tur. Dāmu elites grupas braucēja Sandra Aleksējeva pēc finiša pauda gandarījumu par aizvadītajām sacensībām, gan piebilstot, ka ļāvus junioru meitenēm cīnīties savā starpā. Kopumā esmu apmierināta. Labs treniņš priekš Eiropas čempionāts. Jā, jau nākamdēļ Eiropas čempionāts Itālijā. Kādu mērķis sev esi tur uzstādījis? Es par mērķiem skaļi nerunāju, to es paturēšu pie sevīm, bet mērķi, protams, ir, zinot to, kā man viss šīdējs gads ir iesācies un turpinājies, un tad es darīšu visu pēc iespējas labāk, kas ir manos spēkos, un tad redzēsim. Runājot vēl par šodienu, kā tev līdzjutēja atmosfēra šodien šeit Jelgavā? Līdzjutēja ļoti labi, un es domāju, ka arī šodien bija liels braucēju pulks, arī skatītāji, un līdzjutējiem vienmēr ir forši, kad dzird ovācijas un prieks vairāk censties. Cīņa par Latvijas čempionu titulu notika arī B15 un B16 jauniešu grupās. Īpaši liela konkurence bija vērojama 15-gadīgo puišu grupās, kur galvenajam favorītam Edvardam Glāzeram no Valmieras spēcīgu konkurenci izrādīja 3 Rīgas favorītu kluba un 1 vecpievalgas sportists. Neskatoties uz to, Glāzeris lielajā finālā spēja parādīt pārliecinošu sniegumu un pelnīt kļuva par čempionu. Attiecīgi 2. un 3. vietā finiša līniju šķērsoja rīdzinieku kluba braucēji Reino Liepiņš un Ralfs Vindelis. Ko, Edvard, apsveic sevi ar Latvijas čempionu titulu B15 grupā. Tavu grupa neapšaubām viena no spēcīgākajām konkurences ziņā. Kā izdevās paši braucieni? Salīdzinoši labi. Viss to, kā bija ieplānojis, tas arī izdevās. Latvijas čempionāta tituls ir mans šogad. Par konkurenci, varbūt, kuri bija sīvākie konkurenti trasē šodien? Kā vienmēr, ar ko es cīnos jau vairākus gadus, ir Reino Liepiņš. Un tagad nāks 16-gadīgie klāt, ir Filips Rozīts. Tie ir 2 konkurenti, ar kuriem es gan trenējos, kur ir trasē konkurenti. Par pašiem braucieniem šodien, kā es apmierināts ar tehnisko izpildījumu šodien par savu braucienu gaitu šodien? Tehniski viss bija kārtībā, kā parasti. Mēģinu vairāk neiespringt uz mīšanos, bet mēģināt izbraukt tehnisku trasu, jo tas vairāk tā kā treniņam ir domāts. Kāds nākamais mērķis? Eiropas čempionāts, viennozīmīgi. Izteikts favorīts B16 grupā bija Rīgas favorīta braucējs Filips Krists Rozītis. Talantīgais sportists arī lieliski apliecināja savu statusu, neatstājot konkurentiem nekādas cerības.
Otrajā vietā finišēja jelgavnieks Roberts Dancis, bet trešais bija mārupietis Emīls Zadraks. Nu, ko, Filipa, apsveic sevi ar lielisku uzvaru šodienas sacensībās. Pastāstīja, cik viegli vai grūti tā nāca? Nu, nevienās sacensībās uzvarēt nav viegli, bet šodien nebija īstā konkurence. Iepriekšējais posmos bija apvienotā grupa 5–16 gadīgiem, tad bija grūtāk. Bet šodien arī nebija viegli. Runājot par pašiem saviem braucieniem, kā ar tiem es apmierināts par savu tehnisko sniegumu trasē? Pirmie braucieni bija. Pirmais brauciens bija tāds, pašam īsti nebija tā, ka patika tas brauciens, bet pēc tam dienas beigām mēģināju ar vien labāk un labāk nobraukt, un tad tas jau arī izdevās, beidzamajā braucienā bijusi labāk. Šī tev ir pirmā sezona, kad ikdienā tev treniņi paiet Valmiera augsts sasniegums sportistu centrā. Kā kopumā esi apmierināts ar sezonas pirmo pusi? Es esmu ļoti apmierināts ar to, jūtam ir izaugsme, ļoti patīk viss schēma, viss kā tas notiekās. Ļoti patīk, jā. Kādi ir sezonas tālākie mērķi? Tagad ir nākamdēļ Eiropas čempionāts, svarīgākās sacensības Eiropas čempionāts, sezonā tas, kas ir. Tām arī tagad gatavojāmies visu laiku, un tad jau redzēs, nākam svētdien, tad būs ies vaļā. Jau šajā nedēļā Itālijas pilsētā Veronā notiks Eiropas čempionāts, kas būs galvenās sacensības Latvijas jauniešu izlasē, kā arī lielai daļai pieaugušo izlases braucēju. Par jaunatnes izlases aktualitātēm un gaidāmajām sacensībām pastāstīja izlases treneris Miks Puķītis. Mika, šodien Latvijas čempionāts arī vecākiem jauniešu grupām. Kāda varbūt tavi iespēja par šodien notikušo šeit Jelgavā? Īsumā runājot par rezultātiem bez pārsteigumiem, katrs pēc tam spējām gan izlases jau dalībnieki, gan izlases kandidāti apmēram tās savas spēju robežas parādīja, tā kā es biju, kā saka, uz ko es biju līdzis un kā man šķita pirms mačiem, tad tas reāli arī realizējās sacensībās. Bet cīņa bija, katrā ziņā spēcīgi mums tie jaunieši un sevišķi 15-gadīgo grupa, tā kā tur ir tādi nopietni, es teiktu, tāds top sešinieks, kas ir un kas cīnās un bija prieks skatīties, tiešām, sākot no priekšbraucieniem un arī fināls tāds kā saka, ar pilnu jaudu. Jau pēc nedēļas Itālijā startē Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Vai ir pilnībā skaidrs arī jaunatnes izlases sastāvs? Jā, jaunatnes izlases sastāvs pilnībā skaidrs. 6 dalībnieki, 2 14-gadnieki, 1 16-gadnieks un 3 15-gadnieki. Kas apliecina, kā jau es teicu, to, ka 15-gadnieku grupa ir tā spēcīgākā. Tā kā sastāvs, es teiktu, kad ir diezgan spēcīgs. Un tā kā esam gatavi un viss notiek. Mēģināsim pēc labākās sirdsapziņas un labākajiem, teiksim, plāniem realizēt to dzīvē. Esat jau bijuši nometnē Itālijā, redzējuši, kāda tad būs šī trasa, kur būs jābrauc. Kā tev kā trenerim liekas šī trasa un kā varētu viņa būt piemērot mūsu vadošajiem braucējiem? Tas diezgan interesants stāsts, jo mēs bijām aprīļa beigās, un jau tad līdz aprīlim šī trasa tika jau vairāk kārt pārbūvēta, un tagad vēl daži Latvijas sportisti bija nometnē tagad mazliet vēlāk, jūnija vidū, un trasa atkal ir pārbūvēta, tā kā godīgi sakot, mēs esam tur bijuši, ar vietu iepazinušies ar visiem tiem apstākļiem, ar ko mēs varam rēķināties, esam iepazinušies, bet, teiksim, trases konfigurācija, es pieļauju, ka mūs sagaida pārsteigumu. Un līdz ar to teikt kādam parocīgi, kādam nē, tad, kad mēs tur bijām, tad es teiktu, ka diezgan parocīgi vispār Latvijas sportistiem kā tāda, ja, teiksim, varbūt nav pārāk tehniski sarežģīti, ja. Bet, ja viņi ir pārbūvēti, ja, kā mēs zinām, tad pārbūvēt var ļoti dažādi, un tas virziens var būt, teiksim, gan uz vieglāko pusi, gan uz sarežģītāk, grūtāk, tā kā, ļoti grūti pateikt. Eiropas čempionāts ir Eiropas čempionāts, es uzskatu, ka trasa visiem vienāda un jādod virsū. SMS Kredīt LV BMX čempionātā šis bija jau 5. no 8 posmiem. Šajā gadā tieši šo sacensību seriālā tika sasniegts pēdējo 20 gadu dalībnieku skaita rekords kādās no Latvijas BMX sacensībām. Zīmīgi, ka tas noticis laikā, kad Latvijas riteņbraukšanas federācija atzīmē savu 130 gadu jubileju. Šoreiz īpaši aizraujoša cīņa Jelgavā notika jaunākajās grupās.
kur līdzjūta gan vecāki, gan citi līdzjutēji. Čempionāta nākamais posms 23. jūlijā norisināsies Madonā, Smeceres siltrasē. Tiekamies!